Zirgu podkāsts ar Ilzi un Diānu. Nopietnas un nenopietnas virtuves sarunas par un ap zirgiem. Labdien, Diāna! Labvakar, Ilze! Šajā Ziemassvētku noskaņu virpulī, kā tev decembris? Virpuļains. Decembris virpuļains. Jāsaka, ka tās gada beigas vienmēr tāds, ka liekas, ka vēl viss jāpaspēj, jāizdara viss līdz gada beigām, bet galā nekas jau nebeidzās no nākamā gada, viss turpinās. Bet tā sajūta kaut kur ir tāda, kad ir vēl tas jāpaspēj izdarīt, tas jāpaspēj izdarīt, un tas tāds maza spriedzīte, bet kopumā jau labi. Ko tu neesi paspējis izdarīt, par ko tev ir tā spriedzīte? Es pie tevis vēl neesmu aizbrauks pie tavu zirga. Nēsi. Tā kā tas man arī rada spriedzi. Tas ir labi, ka tas tev rada spriedzi. Lielu spriedzi, Jā. Tā kā ir jāpaspēj vēl tie darbiņi, kas ir apsolīti, un tad jau... Bet tu novērtē, cik labs klients es esmu, jo es tev nerakstu svētdienas vakarā 11. kad tu atbrauks pie mana zirga? Es arī negribu teikt, ka tu raksti. Es nerakstu, jo es nerakstu. Jā. Labi. Forši. Prieks par tevi, ka tu neraksti. Man arī prieks, ka es saņemos un nerakstu. Tikai, kad ir emergency. Jā, tikai, kad ir emergency, diemžēl. Bet labi, paldies, ka tu atbildi un cēl klausuli un tam līdzīgi. Par šīs dienas tēmām un tēmu. Tātad mēs... Pagaidi, bet es neprasīju, kā tev iet. Paprasi. Kā tev iet? Decembrī? Kolosāli. Man iet kolosāli. Nav darbiņi, kas jāpaspēj šogad, viss ir izdarīts? Nē, man viss ir izdarīts, un man nav vispār nekāda stresa, nekādas steigas. Nav tā, ka šī ir pēdējā nedēļa, kad šogad vispār kaut ko var saražot, un nav tā, ka ir maz laika līdz kaut kādām pirmajām nākamā gada lielajām ceremonijām. Tā kā, nē, viss ir tā kā super easy, chill, viss kārtībā. Nē, melo tu proti. Tātad, bet kā mēs nonācām līdz šīs epizodes tēmai un saturam, mēs likām kopā šī gada, nākamā gada zirgu podcastu kalendāru. Un ejot cauri bildēm, ko tu smīni? Es klausos, kā mēs to izdarījām kopā. Es liku kopā zirgu podcastu kalendāru un atlasīju bildes un meklēju bildes, un Diana mani morāli atbalstīja. Un ejot cauri bildēm un mēģinot saprast, kā tas mūsu sākotnējā iecer, ka mēs tomēr kalendārā liekam lielos sportistus, bildes no lielajām sacensībām, no kādiem nozīmīgiem startiem un tam līdzīgi. Un daļai mums tas arī izdodas. Tas neizdodas tādā punktā, ka tās drukas kvalitātes fotogrāfijas ir diezgan grūti iegūstamas. Labas kvalitātes, tā, lai viņas varētu nodrukāt. Tas ir tas varbūt atturošais un bišķīt bremzējošais faktors. Bet ejot cauri un liekot kopā šo te kalendāru, skaidrs, ka tu jau tā kā kaut kādā ziņā filtrē tos lielos notikumus, un tad vienā brīdī likās, ka vajag atskatīties tā plašāk uz visiem šī gada aktuālajiem zirgu pasaules notikumiem, un tā mēs izdomājām taisīt aptauju, un tagad mēs esam gatavi iepazīstināt ar aptaujas kopsavilkumu pēc žūrijas komisijas sēdes. Rezultāti mums ir. Rezultāti ir, jā, mēs esam gatavs. Vēl es gribēju pieminēt par to, ja mēs skatāmies, pirms mēs ķeramies klāt tiem rezultātiem, es tev gribēju pastāstīt vienu interesantu lietu. Es biju pagājušajā nedēļā sacensībās Lietuvā, un man tur 2 lietuviešu dāmas pienāca klāt un teica, ka viņas klausās zirgu podcastu, bet diemžēl viņas tā īsti līdz galam nesaprot, lai neteiktu, ka neko nesaprot. Un tad viņas teica, ka, hei, bet jums vajag vismaz kaut kādus subtitrus vai kaut ko, tāpēc, ka mēs gribam dzirdēt arī šo podcastu. Tā kā sveiciens Evitai, Vismerītei un Aistei. Bet sveiciens dāmām, bet mums Spotify Wrapped, kas ir arī podkastiem. Lietuva ir 2. vietā aiz Latvijas no teritorijām, kur klausās, un Igaunija 3. vietā. Vēl bija Francija un UK, bet būtībā mēs tā kā esam starptautisks podcasts. Jā, es ceru, ka tas Lietuvas reitings nav tikai balstīts uz 2 dāmām, kuras mums klausās, un Sarka Latvijā, ja viņas klausās 2, piemēram, Sarka Latvijā klausās vairāk nekā 2 cilvēki tomēr. Tāpēc vairāk nekā 3. Kopumā dati rāda, ka vairāk nekā 3. Ne, jo man tā Lietuva pagājušajā gadā likās, ka, kā Laura, Andrijus Laura, tā kā droši vien es domāju, ticam klausās, domāju, Laura klausās,
kas tad vēl varētu tā kā klausīties? Labi, meitenes Audruvīs, kas strādā, varbūt klausās. Kāpēc tā Lietuva tā kā rādās? Laikam, man liekas, otra valsts. Bet tad man par Igauniju ir jautājums, kas Igaunijā klausās, kādus latviešus mēs, vai Igauniem vēl grūtāk ir vispār uzminēt domas virzienu, par ko mēs runājam. Bet katrā ziņā prieks, un varbūt, kad Evita un Aiste, lai vienkārši mācās latviešu valodu. I said the same, that they should learn the Latvian. So greetings for Evita and Aiste. Sākam? Sākam aptauju. Tātad aptauja, tajā piedalījās 56 dalībnieki anonīmi. Mēs nevācām šajā aptaujā e-pastus un vārdus un vecumu, neko tam līdzīgu. Plus aptaujā piedalījās arī žūrijas komisija un Kristaps Neretnieks attālināts telefona aptaujā piedalījās. Un rezultāti visu šo kopsavilkot mums ir. Apkopoti, mēs esam gatavi paziņot gada notikumus Latvijas jātnieku sportā. Tātad, kā gada notikumu, mēs aicinājām gan pozitīvu, gan negatīvu minēt, bet visvairāk pieminētais gada notikums, un mēs izgājām vairākas reizes cauri, izrunājām, ka tomēr tādā mums šķiet pozitīvā gaisotnē un ar pozitīvu domu ir šī te Kleistu un LJF epopeja savā ziņā. Bet cilvēki komentāros raksta, ka forši, ka tas ir beidzies, forši, ka ir sācies jauns posms, tā kā ar tādu cerību, un es to tā nolasīju. Jā, es arī tev tā nolasīju, respektīvi pārmaiņas Kleistos, uz ko cilvēki ir priecīgi, tādas ir notikušas. Un tā kā šis ir noteikti, mums ko džinglu to vajadzētu vai kaut ko, bet gada notikums Latvijas jātnieku sportā pārmaiņas Kleistos, kur tagad Everita, es atvainojos, redz iepriekš pa Evita runāja, Everita ņem rūpi par visām organizatoriskajām lietām. Un, tātad pozitīvi un forši, tā kā šis ir jutīgs temats, tāpēc mēs arī tā uzmanīgi, bet tā kā mēs nolasam, ka kopumā pozitīvi un forši, ka pārmaiņas notiek un ir liela cerība uz attīstību un uz labāku nākotni un labākiem laikiem Kleistos. Un mēs nepieminējām, mums jau kaut kā ir arī šie nominanti jābalvo un balvu ieguvēji jābalvo. Tad mēs varam apbalvot ar kalendāriem. Mēs varam apbalvot ar kalendāriem. Mēs nebijām izdomājušas. Tā kā šis top procesa gaitā, uz nākamo gadu mēs varbūt... Tā kā mums nebija pat balvas kaut kādas sākotnēji padomā. Bet šī ir fantastiska bet šī ir ļoti laba balva. Es priecātos par šo balvu. Tu dabūji jau arī neuzvarot nevienā no nominācijām. Labi, braucam tālāk. Braucam tālāk. Nākamā nominācija, un nominācijas arī nav tā kaut kā ļoti saturiski saorganizētas vai sakārtotas, bet nākamā nominācija, pie kā mēs nonācām, kurai vajadzētu būt, ir gada sportists. Un šeit varētu būt diezgan liels pārsteigums, jo gada sportists mums ir... Nelija Kārkliņa. Gada sportists mums ir Nelija. Nelija bija pieminēta gan kā gada sportists, gan arī gada jaunais talants. Un žūrijas komisija lēma, ka gada sportista tituls šogad noteikti pienākās Nelijai. Nelija ir tā kā ļoti izrāvusies uz augšu šī 2025. gada laikā. Viņa ir izlikusi savus pirmos 150 Valencijā 3 zvaigžņu sacensībās ar pārlekšanu. Viņa ir Londžīnas maršrutos bijusi 3, bijusi 10, un tie nav 1 vai 2 nejauši starti. Tie tiešām ir starti. Jā, un tas ir arī, kā jau tu minēji, tāpat Spānija, kur ir ļoti liels dalībnieku skaits šajos maršrutos. Polijā, kur nemaz nav tik viegli, ja pirms 15 gadiem varbūt bija vieglāk šajos Londžīnas maršrutos izcīnīt godalgotas vietas, tad noteikti ne dotajā mirklī. Tā kā gan Spānija, gan Polija, man liekas, tas ir fantastiski, kad ir šādi rezultāti sasniegti. Un, Nelija ir noteikti pelnījuši šo gada sportista titulu.
Un godam nopelnīts, kā lai saka, kronis visam ir dalība Eiropas čempionātā, kur noslēdzošajā visgrūtākajā dienā Nelija izleca vislabāk un netīšām nogāz pēdējo, bet pārējais bija ļoti forši, ļoti pārliecinoši. Un tā kā Kristaps uz Eiropas čempionātu šogad izvēlējās neaizbraukt, izsverot par un pret un arī finansiālos pragmatiskos apstākļus. Tad Nelija aizbrauc, un Nelija ir neapturama kaut kādā ziņā, un tā kā redzēsim, kur tas mūs visus kopā novedīs. Jā, tad gada sportists Nelija arī tev gada zirga podkāsta kalendārs. Viens jau viņai ir nosūtīts. Jo Nelija arī ir kalendārā, jo, protams, Eiropas čempionāts un dalība Eiropas čempionātā likās, ka ir vērta šī bilde iekļaušanai kalendārā. Es vēl, ko šeit pie gada sportistiem gribētu atzīmēt, protams, ka Kristaps ir gada sportists arī daudzu vērtējumā, bet mēs izvēlējāmies kā gada sportistu izziņot Neliju, jo viņai ir tiešām lielākais tāds solis augšup karjerā. Un Kristapu mēs varam atzīmēt kā tādu pasaules iekarotāju un pasaules apceļotāju, jo viņš ir pievienojis savai kartei arī Meksiku ar zirgiem šoreiz kopā, kas bija diezgan arī, saprotu, ka traks pasākums kopumā. Viss piedzīvojums tā kā gan Kanādā viņš bija šogad, gan Meksikā, šobrīd viņš ir Emirātos. Tā kā viņš ir vis tālāk bijis arī tādā geogrāfiskā izpratnē no mums visiem. Būtu interesanti, ja viņš saskaitītu kilometrus, cik viņš ir nolidojis, nobraucis ar zirgiem. Pirms Covida mēs runājāmies, es atceros toreiz, ka viņš brauca mājās ar fūri, veda zirgus, kad bija tā lielā pārcelšanās atpakaļ, ka bija skaidrs, ka viss ir ciet, tad viņš kaut kā tur bija skatījies un teica, ka laikam jau arī vajadzēja kaut kādā ziņā tādu pauzi, varēs te mājās padzīvoties un viss mierīgi. Jo viņš iepriekšējā gadā viņš bija skatījies kaut kādā Google apkopojumā par savu dzīvi, ka viņš bija aplidojis zemeslodē apkārt 4 reizes. Tas bija gadā pirms Covida. Tā kā šobrīd tās ir vismaz 8 kā minimums. Tā. Var cikot Kristapu uzdevumu saskaitīt un paziņot mums? Jā. Kāda ir šī gada statistika? Jā, tad tā, es sapinos vadā. Nākamā nominācija, kas mums arī bija īstenībā liels pārsteigums, mēs nebijām pamanījušas, bet, mēs arī dzīvojam katru savā burbulī, varbūt mūsu burbulis nedaudz pārklājās, ir gada treneris. Jā, un par gada treneri viennozīmīgi ar lielu pārsvaru uzvarēja Linda Josta. Ar ļoti lielu pārsvaru, jā, un Linda pati ir arī sportiste, viņa startē sacensībās, cik man zināms līdz 1,30 m augstiem šķēršļiem, un tāpat arī piedalās iejādes sacensībās. Bez tām Linda arī ir ļoti aktīva un organizē dažādus seminārus. Jā, to es arī esmu gan pamanījusi. Jā, tā kā arī šos seminārus viņa ļoti labprāt organizē. Un kas vēl ir jāizceļ noteikti, ir tas, ka Linda šīm visām lietām pieiet ļoti atbildīgi, no tāda daudzpusīga skatījuma, sako līdzi gan zirga labsajūtai, gan arī sadarībai zirgam ar jātnieku un pievērš visām mazajām niansēm arī lietiņu. Un vēl liels paldies Lindai par to, ka viņa brauc arī ārpus pierīgas teritorijām, kur ir tuvāk un ērtāk aizbraukt, bet arī ļoti uzcītīgi brauc uz reģioniem un trenē arī reģionos ārpus šī Rīgas burbuļa, teiksim tā. Kur arī ir vieglāk, lētāk, mazāk laika resursi jāpatērē aizbraukt, tā kā tiešām visu cieņu. Jā, jo šis, protams, brauciens katrs paņem savas klātas stundas, aizbraukt, atbraukt un zinot šo mūsu dzīves ārkārtīgi ātro skrējienu. Tā kā Lindai liels paldies par to, ko viņa dara, un lai viņai apņēmība un spēks turpināt to visu. Tas, ko cilvēki ļoti novērtē un tieši ļoti izcēla vēl, ka Linda tiešām pievērš uzmanību visam kopumam, ne tikai tam treniņam, tad, kad treniņš sāks, treniņš beidzas, bet tiešām arī inventāram pāris sagatavotībai, dažādām niansēm, kas ir tiešām ļoti apsveicami. Tā kā Linda malacis. Un tas tiešām, mums bija pārsteigums un ļoti patīkams pārsteigums. Nākamā nominācija mums ir gada tiesnesis, kas man nebija pārsteigums.
Par rezultātu nebija pārsteigums. Jā, man nebija pārsteigums. Man arī nebija pārsteigums, ja man tev jāsaka, bet tad gada tiesnesis mums ir vienmēr atsaucīgā, pretīm nākošā, striktā, bet smaidīgā Inga Miķelsona. Un vienmēr korektā, un vienmēr nekad neesmu dzirdējusi, ka Inga būtu nelaipna vai nedod Dievs rupja vai kaut kāda ļoti skārba. Viņa tiešām ļoti vienmēr korekta, tāda zolīda un ļoti patīkama. Un tieši tas ir tas, kas, man liekas, arī tādu papildus cieņu kaut kādā veidā prasa sarunā ar viņu vai attiecībās. Atbilstoši viņas arī statusam. Un statusam, jā. Jo viņa ir starptautiska mēroga tiesnesis. Jā, Inga ir starptautiska mēroga tiesnesis, un arī Inga ir ļoti jauki aizbraucot arī pie viņiem uz mājām, pasēdēt, patērzēt, kur Inga varbūt ar to pašu cepuri jaku, tikpat varbūt zirgainām drēbēm kā es, un tad tas attiec viņu sacensībās, un Inga ir vienmēr ļoti ieturēta un vienmēr sapucējusies un atbilstoši savam statusam. Jā, vienmēr ļoti labi izskatās arī tiešām. Inga, tas tev ir kompliments. Jā. Tad nākamā nominācija, ko mēs apspriedām un lūdzām viedokļus, ir gada sacensības. Un tur arī ļoti vienbalsīgi. Arī savā ziņā nebija pārsteigums. Tajā pašā laikā skaidrs, ka arī šeit uz vietas ir daudz cilvēku, kas atbalsta savu bāzi un savu stalli. Un tas arī ir forši, jo arī tas ir jānopelna savējo atbalsts. Tātad gada sacensības ir Everītas rīkotās sacensības Inčukalnā. Jā, un tieši tika ļoti liels uzsvars likts uz to, ka Everītas rīkotās sacensības Inčukalnā visa gada griezumā un vēl papildus pastiprinot īpaši, vai drīzāk izceļot īpaši Vislatvijas zirgu dienas. Tā kā Everītai jāsaka, ka jau 2 nominācijas tikai dažādās perspektīvās. Jā. Tad mūsu nominācija nākamā ir gada grūms, jeb gada palīgs, un šeit mums ir 2 palīgi. Jā, es par šo nomināciju arī varbūt varu mazliet pakomentēt. Man šķiet, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka ir tāda komunikācija, ka ir tāda nominācija. Ņemot vērā, ka es pat esmu kādreiz bijis par palīgu. Un tad, es arī, bet mazāk. Biju par palīgu, un es kaut kur redzēju nesen īstenībā atmiņu, kur bija izlakus no Polijas sacensībām. Lezno, man liekas, mēs tur abas bijām. Man liekas, ka Lezno tu nebija, mēs bijām Pozniņā kopā, mēs pretī stāvējām tajā gadā. Nē, es biju arī tajā Lezno. Mēs varbūt vēl tik daudz nekomunicējām. Es tur varbūt drusku mazāk. Nē, Baiba bija noteikti. Andis noteikti bija Lezno. To es atceros. Bet vai jūs ar Andriju bijāt? Es kaut kā ne līdz galam atceros. Bet labi, tas bija pirms 13 gadiem. Līdz gada beigām atradīsim bildes. Jā, un manuprāt, palīgi ir ļoti svarīgi arī visā šajā sporta dzīvē, un nereti varbūt par palīgiem mazāk runā, lai gan pēdējā laikā ir arvien vairāk šo grūmu nominācijas, un arī Starptautiskajai jātnieku federācijai ir šī gada palīga nominācija. Un jā, manuprāt, ir forši, ka mums arī šī nominācija. Un mums ir 2 laureātes šajā nominācijā. Neviena nav pārsteigums, bet katra ir, tā teikt, savā, es negribētu teikt līmenī, bet kaut kādā ziņā jā. Būsim godīgi. Savā burbulī. Arī savā burbulī, jā. Tātad gada grūms mums ir Kelija Kārkliņa. Mēs droši tagad varam teikt mūsu Kelija. Jā, mūsu Kelija. Kelija tātad šobrīd vairāk pievēršas studijām. Viņa tādu superaktīvo grūmā karjeras posmu ir beigusi. Bet joprojām strādā un palīdz Lietuvas jātniekam Daniels Gutkausks, kurš būtu kaut kā jālatvisko, tāpēc, ka Daniels jau dzīvo Latvijā, un stāls viņam ir Latvijā, tā kā, jā. Un viņa komandā arī ir ļoti daudz latviešu, tā kā Daniels Gutkauskis, tad mums viņš varētu būt. Daniels Gutkauskis. Es viņam nodošu. Okay. Šobrīd Daniela Gutkauska, grūms palīgs Kelija.
Gada grūms noteikti ir arī Kristapa Neretnieka head grūms, vai, galvenais grūms, mēs tā varētu teikt latviski, noteikti un absolūti Anita Žarinova, kura arī mēs pieminējām, ka Kristaps ir pasaules iekarotājs, bet Anita jau ir pirmā, kas to pasauli pirms viņa iekaro savā ziņā, jo viņa jau ir tā, kas pirmā ierodās ar zirgiem taciņu, pa kuru Kanādā, un kas pirmā ierodās Meksikā, un kas pirmā ierodās Emirātos, un visu, kas tur sagaida priekšā ar to visu, kā lai saka, dīlo un tiek galā, jo, varianti visiem nav. Pārsteigumiem, ar kuriem jātiek galā, jā. Jo lidot uz Kanādu ir pavisam cits stāsts, kā lidot uz Meksiku vai Emirātiem. Es domāju, ka uz Meksiku ir pavisam cits stāsts nekā lidot arī uz Emirātiem. Arī, jā. Tā kā, jā, šī nominācija noteikti arī Anita ir pelnījusi to, jo būsim godīgi, arī Anita ir liela daļa no panākumiem, kur ir sasniegti. Un bijusi līdzi ir visās svarīgākajās sacensībās un ceļojusi ne tikai uz šīm nosauktajām valstīm, bet arī uz visiem citiem nozīmīgiem pasākumiem, tā skaitā olimpiskajām spēlēm, visiem čempionātiem un tā tālāk. Un visos svarīgākajos brīžos Anita ir tā, kur ļoti daudz uzmanības un laika velta Kristapa Zirglabs jūtē. Un Anita ir šobrīd mums viss, tas tā varbūt senioriski skan, bet viņa ir visnopelnījuma bagātākais grūms vispār visā mūsu reģionā. Tā kā es aicinu visus, kur klausās podcastu, tad, kad FEI ziņos pieteikt starptautiskos palīgus nominācijai, piesakam Anitu. Nākamajā gadā, jo šogad jau ir, man liekas, tas mums jāatcerās. Tātad, mums jāprecizē informācija. Jāprecizē informācija un jāatcerās. Un Anita arī saņem kalendāru. Tāpat kā visi pārējie laureāti, kuri nav vēl saņēmuši. Tad nākamā nominācija gada atklājums. Tātad mēs aicinājām cilvēkiem rakstīt jebko, ko viņi šogad ir atklājuši. Tas var būt zirgs, tas var būt jātnieks, tas var būt pakalpojums, tā var būt kaut kāda prece vai lieta. Un divas visvairāk minētās vienības, ja tā var teikt, ko cilvēki pozitīvi atzīmēja, ir gan arī savā ziņā ar mums saistītas, saistītas, ka, tā ir ar mums saistītas kaut kādā mērā. Vairāk nekā. Ar tevi vairāk, bet arī ar Kristapa komandu saistītas. Bet šis nav mūsu tā kā izdomājums par šo. Ir cilvēki balsojuši un izvēlējuši. Tātad gada atklājums ergo segli, un tas, ko izceļ cilvēki, ir tieši servis un šīs te rūpes un pēc pirkuma servis, ko Zāne nodrošina un tiešām iedziļinās. Un ir tiešām uzticība, ka viņa zina, par ko viņa runā, viņa zina, ko viņa dara, viņa tiešām skatās jātnieku, kā jātnieks jūtās, kā zirgs jūtās, seko līdzi, ir gatava nerimstoši skatīties, pielāgot, lai zirgam būtu vēl maksimāli labāk. Un Kristaps Falsterbo satika arī šo seglu radītāju Mariju jūnijā, un viņam arī tikai vislabākās, kas ir? Skan labi, radītāja Marija. Nē, kā lai saka, sievieti, kas ir aiz šiem segliem, kas to zīmolu ir 5 kapeikas kaut kur jāieber. Kaut kas jāpasaka, jā. Tā kā arī viņš teica, ka ļoti patīkama, ļoti rūpīga dāma, kas ļoti tādus, detaļas, sīkus knifiņus pasaka, par ko viņš varbūt nekad vispār dzīvē nebūtu aizdomājies. Un tiešām ļoti novērtē gan Marijas, gan Zānes servisu un attieksmi un rūpību un tādu pedantismu attiecībā pret savu darbu. Un forši ir tas, ka nevis reku tev sagli, viss, paldies, tagad tiec pats galā, bet, ka tiešām tiek sakots līdzi. Un to cilvēku arī ļoti izceļ tieši šo te Zanes servisu. Un iedziļināšanos un rūpes par to produktu un to pāri klientu un interesi rezultātā. Un dienas beigās par zirgu, jo mēs jau visi esam
par to, lai mūsu zirgiem viss būtu vislabākais. Jā, nu, jo cilvēki arī tiešām atzīmē to, ka jūtami, zirgs jūtas brīvāk un lec tur, wow, super pāri mājām. Un, tā kā ļoti liels prieks un prieks, ka ir šāds servis un ka ir tik labi vārdi par šādu servisu. Jā. Otrs savukārt arī visbiežāk pieminētais produkts šajā arī ir tiešā veidā saistīts Pārsteidz mani. ar mums abām, un tu zini, kas tas ir. Tās ir kraftu barības. Tā ir sanācis. Ka tas ir atzīts par labu produktu. Šķiet, ka tam zirgam ar tīri labi garšo. Viņam ļoti garšo, un viss viņam ir super kārtībā. Jā, krafta barības ir barības no Zviedrijas. Ļoti labas barības, augstvērtīgas barības. Un, vairāk kārt ir minēts tieši šis Kraft Protein Plus, kas ir līdzvērtīgs tātad balancerim ar augstu gan proteīnu saturu, gan nepieciešamajiem vitamīniem, kur ir zirgam jāsaņem. Tā kā šis ir cilvēki ir atzinuši par labu un arī jāsaka godīgi, ka tiem zirgi arī nevelti jau arī, teiksim, pašam Kraftam tie sportisti, kas ir Krafta sejas, tie ir lielie zviedru jātnieki, kuri pasaulē ir lieli. Top 1? Nē, top 1 vairs nē. Es domāju, labi. Kents Farringtons ir vairākus mēnešus top 1, bet tas pats Henriks von Eckermans vai Rolfs, tā kā vēl arī, man liekas, tur bija Pederseni, abi divi brāļi, kas bija tajā, es teikt precīzi neatceros no galvas, bet katrā ziņā varu noteikti apgalvot to, ka Kristaps arī ar lepnumu nes Krafta vārdu un tā kā... Un vesti. Es arī ar lepnumu nesu Krafta vesti. Un vārdu. Un vārdu man nekā cita nav, man ir tikai vesta. Bet es arī baigi nestartēju starptautiskos mačos, kurus tā kā varu parādīt tās tā kā... katrā ziņā Krafts ļoti... Mēs arī Stālī Bajāros apspriedām kaut kad pirms kaut kādām nedēļām, 3, 4, varbūt bišķi vairāk arī, tie, kas ir nomainījuši vai tie, kas ir sākuši piedot Kraftu, kaut vai kā balansēri, ka visi ir itīgi forši. Man tiešām atrisināja ļoti daudz, tur visi nagi, krēpes, spalvas, arī tīri masa un visa forma, viss super. Dargie klausītāji, ar Ilzi un barošanu ir diezgan piņķerīgi dažkārt, jo viņa mēdz diskutēt ar mani ļoti daudz, bet Ilze ir uzvarējusi kaut kādā ziņā. Man iet ļoti grūti pasūtot barības, jo es pasūtu barību, tā kā es esmu iedomājusies, kā es savam dzirdziņam došu. Un viņa pasūta internetu veikalā, bet es to uzzinu, un tad es viņai zvanu, klausies, mīļā, Nē, šito tu nedosi. Citu kaut ko. Bet es gribu zirgam dot musli. Arī, un es pārliecināju veterinārā ārsta Diānu Zirnīti, ka es drīkstu dot arī musli, ja es gribu dot musli. Labi. Bet Zirnītis šausmīgi priecīgs, viņam ļoti garšo tas muslis, viņš to bundulī tur katru reizi ejot būdā metās viņam virsū un grib viņā tikt iekšā. To, kurā ir muslis. Es domāju, ka būs gana par diskusijām. Nē, diskusija būs gana veltīta uzmanība par barībām. Bet es izaicinu citus mēģināt tevi uzvarēt diskusijās par barībām. Okay. Mums ir vēl nominācijas. Tā, mums ir vēl 3 nominācijas, un viena no tām ir... Gada jaunais talants, un mēs laikam to gribētu pārsaukt par gada izrāvienu, kas arī to neizslēdz, jo šeit arī gada jaunais talants bija Nelija minēta. Gada uzlicošais talants. Bet gada uzlicošais talants, otra sportisti, kas bija arī ļoti daudz minēta, arī bija minēta pie gada sportista. Un šeit mums iet tātad abas, 2 vai visas disciplīnas kopā, gan konkurss, gan iejāde. Tad diskusiju rezultātā žūrija lēma, ka gada izrāviens, gada jaunais talants ir Alise Muižniece. Jā, tieši tā, Alise. Alise arī ir kalendārā. Tieši tā. Alise to zina, ka viņa ir kalendārā. Un Alisei šogad arī tāds liels izrāviena gads. Arī Alise debitēja Eiropas čempionātā un
Alise visās starptautiskajās sacensībās, kurās šogad startēja, Slovākijā, Polijā, Pērnavā, visur ieguva godalgotas vietas. Slovākijā un Polijā, Sopotā visas 3 dienas viņi ieguva pirmās vietas savā grupā, savā schēmā. Beļģijā 2 trešās vietas un izcīnīt kvalifikāciju Eiropas čempionātam Beļģijā. Ļoti, ļoti stabili. Tāds ļoti stabils gads Alisei. Un arī Pērnavā iejādes, tādās standarta iejādes sacensībās, viņi bija piedestāla vietās jauniešu schēmā. Tā kā ļoti, ļoti liels malacis. Jā, malacis, protams, un apņēmība un gribēšana un darbspējas ir ļoti liela šai meitenei. Tā kā mēs vēlam noteikti visu to labāko un lai visi sportiskie sapņi piepildās. Un Alise ir nominēta arī 3 zvaigžņu balvai Latvijas Olimpiskās komitejas organizētajai gada balvai sportā. Un 7. janvārī TV3 ēterā mēs uzzināsim, vai Alise ir gada paralimpiskā sportiste Latvijā. Tu jau zini rezultātus? Nē. Pēc skatīsimies. Tā tad vēl viena nominācija, kas nebija pārsteigums, laureāti, bet par šo mēs diskutējām Pārsteidz mani. žūrijas komisijā. Tu tur biji klāt. Ir gada zirgu cilvēki. Tātad šajā nominācijā bija virzīts visdažādākais cilvēku, tā kā vislielākā dažādība tajos vārdos, kas bija minēti kā nominanti. Un tas, ko mēs, bet tas, kas bija redzams, bija skaidrs, ka tā ir Ekus Anima komanda. Un tad tā diskusija bija par to, ka cik korekti ir Ekus Anima komandu apbalvot vai paziņot par uzvarētājiem. Ekus Anima komandā arī dzen. Ņemot vērā, ka 25% no podkāstu, jo mums ir arī Paula Pikāna un Kēlija Kārkliņa, kas darbojas aizkadrā podkāstā un podkāstu saturā. Bet mēs tomēr izlēmām, ka tā ir arī objektīvi. Ekus Anima ir vispieredzējušākie veterināri ārsti tādā sporta izpratnē. Ar to es gribu teikt, ka mūsu reģionā nav citu veterināru ārstu, kuru būtu bijuši Olimpiskajās spēlēs, pasaules čempionātos, Eiropas čempionātos. Tas tā vienkārši ir, līdz ar ko tas arī varētu būt diezgan objektīvi, tomēr, ka Ekus Anima ir tie cilvēki. Bez tam jūs arī esat tomēr diezgan atsaucīgi, laipni, jauki un zinoši un ceļat klausuli arī tad, ja 2 naktī zvana. Paldies par šo apbalvojumu, un paldies tiešām arī skatījos šīs atbildes. Bija ļoti dažādi pieminēti no Ekus Animas komandas cilvēki, gan Kata, gan Elīna, gan, protams, paši galvenie Ekus Anima vaininieki, ja tā var teikt, Dana un Nauris Laizāni. Tomas arī dzen. Tā kā es droši vien, ka varu visu mūsu Ekus Animas vārdā pateikt paldies par šo nomināciju vai balvu, kur mums tiek piešķirta kalendārs 2026 zirgu podkāsta. Jā, un tad forši, ka jūs novērtējat, kad cilvēki novērtē to, ko mēs daram, un kad, protams, vienmēr kāds ir priecīgāks, kāds mazāk priecīgs, tas tā dzīvē notiek, bet kopumā man liekas, ka mums diezgan jēgpilni sanāk tas, ko mēs daram. Ja tā var teikt. Es vispār piekrītu, jā. Tad ar to beigtos visas tās mūsu piedāvātās nominācijas. Es ceru, ka mēs neesam nevienu aizmirsušas, bet mēs jautājām arī, kas būtu tas, kas būtu jāpapildina. Un tas, kas būtu jāpapildina, bija gada stallis, gada sporta klubs, gada jaunzirgs, gada Latvijā audzētais zirgs un tam līdzīgi. Kas it kā ir forši, bet, nezinu, piemēram, gada jaunzirgi vai gada zirgi, tas, man liekas, tā kā vairāk zirgaudzētāju lauciņš, un tur ir rudens pērli, kas tomēr ir kaut kāds arī vērtēšanas posms, un vai mums tur vajag jaukties, nezinu. Bet jāskatās, varbūt, ka ir jātaisa kaut kāda balsošana, jāvirza tur rezultatīvākie zirgi. Jāskatās, šis ir, tā kā procesā viss. Un viena no nominācijām vai viens no ierosinājumiem, kur mums uzreiz viennozīmīgi bija laureāti, uzreiz ietikās Spuldzīte. Tātad ierosinājums bija gada vecāki un tur vispār bez variantiem.
Jā, pilnīgi skaidrs, ka mums ir gadu vecāki, vismaz mūsu atkal tajā pasaulē, kurā mēs dzīvojamies. Protams, visi vecāki ir maleči, Jā, kuri noteikti. ceļās agros rītos, nestos siena tīklus un pucē zirgus un dara visas lietas. Bet iedomājies, ir, piemēram, vecāki. Es esmu arī iepriekšējā savā stāvī to pieredzējusi, ka ir tēvs, kurš sākumā vispār tā kā, pušķīt baidās no tiem zirgiem. Mammai varbūt tur bišķi interesē un patīk un tā. Un tad tu vienkārši redzi, ka gadu no gada, un beigās jau tētis, kurš sākumā stāvī gandrīz iekšā nenāca, jau tīri būdu un tā tālāk. Bet, tā tad šogad viennozīmīgi gada vecāki ir Ilze un Agris Kārkliņi. tātad Nelijas Nelijas vecāki. Paldies visiem vecākiem, bet īpaši paldies Nelijas vecākiem, jo arī viņi piedzīvoja tādu ļoti aizraujošu gadu. Kā es ar Nelijas tēvu vienreiz runājām, viņš saka, kam man to visu vajag? Es varētu pilnīgi mierīgi ziemā sēdēt Tenerifē. Vai tā izemē? Vai kur citur atpūsties? Nē, es te braucu ar tām ķerrām, stiepju ūdeņus. Tas bija, kad mēs bijām Spānijā gada sākumā, kad pie mums vēl bija ziema, bet tur jau tāds pavasaris. Un kā man to visu vajag? Es te visu vajag. Es te par šoferi, par palīgu, par menedžeri, par visu strādāju. Tiešām tā arī bija, ka abi Nelijas vecāki dzīvoja Spānijā un palīdzēja gan Nelijai, gan palīdzēja arī Kristapam, jo Agris bija arī tāds Kristapa saimniecības sagādnieks un menedžers uz vietas tur. Tā kā visu cieņu un, protams, forši, ka tas ir iespējams un ka tā var, ka vecāki var veltīt tik daudz laika. Jā, un es domāju, ka viņi arī ir liels piemērs tam, kas var notikt tā visa rezultātā, respektīvi pastieties Nelija, ko ir izlikuši šogad. Un tas jau nav tā, kad, lai domātu, ka Nelijai tur Kristapa zirgi, tas un šis nekas jau tāpat vien, lai Kristaps iedot to zirdziņu, kaut kas arī ir jānopelna, respektīvi Kristapa acīs šis iespēja, un tad jau tas arī nav tā, ka tu tagad brauc un visur lec, un tā, tas ir ļoti smaga darba rezultātā. Un Kristaps ir gan bijis prasīgs. Kristaps ir ļoti prasīgs. Viņš ir ļoti prasīgs, jā. Un ir viss rezultāts. Un ņemot vērā, ka es arī ar Neliju mazlietiņā tomēr kaut kādā veidā darbojamies un kopā strādamies. Es arī esmu gan prasīga pret kaut kādām lietām. Tā kā ir jāatskaitās, kāpēc, kas un kā jādara. Nav jau viegli ne ar Kristapu, ne ar mani, ne ar citiem tai meitenēm. Es negribētu būt bijusi Nelijas vietā ar jums abiem. Un kas vēl ir īstenībā jāsaprot un kas ir jāapzinās un kas tā ir, ka jātnieki, ja mēs varam saukt Kristapu par lielu jātnieku, lielie jātnieki arī nedod šos savus zirgus citiem strādāt tā, ka reku tev zirdziņš, un tagad ej un jāj un lai jums laimīga dzīve. Protams, ka katram zirgam ir kaut kāds mērķis un kaut kāds uzdevums, un protams, ka šis arī ir uz laiku. Jā. Jo, teiksim, Kristaps ik pa laikam ir devis tur jaunzirgus vai kādus zirgus kādam strādāt, kādam jāt, un šis ir tieši precīzi tas gadījums. Un tad tev ir jāspēj tik galā ar to, ka kaut kādā brīdī tas zirgs aizies atpakaļ pie lielā jātnieka. Jā, un šis ir arī gadījums, kas ir dotajā mirklī, bet es domāju, ka tā ir bijusi ārkārtīgi liela neatsverama pieredze, ko ir Nelija ieguvusi. Bet runa ir par vecākiem, tā kā vecāki vislielākie aplausi jums visam šim iziet cauri un atbalstīt un būt vienmēr klātesošiem un arī finansiāli atbalstīt, jo tas ir dārgs pasākums, būsim godīgi. Būsim godīgi, tas mums te nevienam nav noslēpums un paldies arī visiem tiem vecākiem, kurus tiešām var redzēt sacensībās stiepjam tos. Un iedomājies, tie ir vecāki, kuri nav šo gribējuši. Tas zirgi nav viņu sapnis. Tā kā viņi varētu šajā sestdienā, svētdienā, nedēļas nogalē darīt jebko citu. Jā, nevis celt kādā sacensībās. Celties iespējams kādos 4, 5, lai nestos kaut kur no rīta saltu, lietu, sniegā, vējā. Tas ir tas, ar ko es arī ar Nauri Laizānu runāju, kaut kad gada sākumā vēl pavasarī.
meita sāka startēt vairāk sacensībās. Nu jau viņi ir pārgājuši, Emīlija, nu jau viņi ir pārgājuši tādā augstākā jau līmenī, jau startē metru līdz metram, gan Filips, gan Emīlija. Bet tad, nu tā diezgan traki, tu brauc no rīta uz sacensībām, tad tur 8 sākas tiem bērniem, poniju maršruts 8 no rīta. Tu iedomājies, ka tev ir jābrauc, jāpieceļās, jāizbrauc uz stāli, jāpaņem tas ponijs, tad jāpaņem, nu tad, respektīvi, tie bērni ar kaut kā ir 7-gadīgie, 8-gadīgie, 9-gadīgie, cik nu kuram 10-gadīgie ir jāpieceļ, viņiem kaut kā no tās gultas ir jāizkāp laukā. Un tad es zinu, ka Nāžu darīja tā, ka viņš brauc uz stāli pēc zirgiem, tad ar zirgiem caur centru brauc atpakaļ, paņem bērnus un tad brauc, piemēram, Zinču kalnu. Nu, tā ir liela apņemšanās. To visu izbraukāt. Un tas ir Nauris, kuram patīk zirgi. Un kuram tā ir ikdiena. Bet nu, tagad viņš diezgan priecīgs, jo bērni sāka lekt metru. Cits starpā Filips ir ļoti labs komentētājs. Piesakojiet viņiem Instagramā. Viņi būs ļoti priecīgi. Viņiem bija fl.laizāni. f.laizāni. fl.laizāni. F.laizāni. Jā, Emīlija Filips.laizāni. Jā. Tā kā piesakojiet Instagramā. Čau, Emīlija un Filips. Jā, sveicieni jums abiem diviem. Un lai visi jūsu sportiskie sapņi piepildās un jūs vecāki spēj par tiem samaksāt. Jā. Nu, tā kā tā, es nezinu... Šobrīd tātad kalendārs, mums dažas kopijas vēl ir pieejams. Ja kāds vēlās, tad vēl ir iespējams arī tikt pie kalendāra. Droši vien ne līdz Ziemassvētkiem, bet varbūt līdz gada beigām vai janvāra sākumam. Kalendārā mums tātad ir Kristaps Neretnieks, kalendārā mums ir Nelija. Kalendārā mums ir arī Sāša Šakurovs. Es neredzu, man gaisma spīd. Aleksandrs Šakurovs, Laura Penele, Nikita, Aleksejevs, būtībā. Nu, respektīvi, iegūsiet kalendāru, uzzināsiet, kas ir kalendārā. Jā, un man ļoti priecē šī bilde, kas ir novembra bilde, kur ir pat vairāk latviešu jātnieki Tallinā ar karodziņiem. Nedaudz patriotiskās noskaņās. Tā ir vienīgā bilde, ko mēs it kā organizējām garām ejot. Tie, kuri varēja un bija pieejami, tos nobildējām. Bet kopumā ir forši veidot kalendāru. Laikam gribētos tā kā vairāk padomāt un kaut kā labākas tās bildes dabūt un tā tālāk, bet, nu, tad, protams, zini, kā Ilze ar tevi jau ir tā. Tu jau esi diezgan prasīgi pret tām bildēm. Cits, es, piemēram, būtu paņēmusi atvērus galeriju, pastos, rekord, tas, aizsūtījusi, man būtu kalendārs gatavs, bet tu jau diezgan tāda, nevar jau to visu vienkārši nodrukāt tā, lai tā bilde arī labi izskatītos un gribās, lai ir kaut kāds komplekts, kas tur veidojās. Bet jā, tā sākotnēja ideja, ka tie, protams, ir tā kā vadošie jātnieki, bet šoreiz mēs arī Tallinā braucām speciāli bildēt, jo es zināju, ka mums nepietiek, fotogrāfijas, kas ir no kaut kādiem notikumiem, un tad no 2 fotogrāfēm mums ir bildes no Tallinas arī dzen. Tā. Jā. Tad vēl viena lieta, ka mums ir arī kalendāra beigās, te ir viens kvadrāta kods, QR kods, kurā var sekot mums Instagramā, un otrs ir uzsauc kafiju. Mēs, ja jums patīk tas mūsu saturs un jums liekas labi tas, ko mēs darām, tad jūs varat uzsaukt mums kafiju par savu izvēlētu summu. Un es aicinātu to darīt, jo tad iespējams varēs mūs dzirdēt biežāk. Es arī ticu, ka tad mūs iespējams varēs dzirdēt biežāk. Un noteikti mēs priecātos, ka mūsu ideju un domu arī kāds atbalstītu. Jā. Paldies visiem, kuri piedalījās aptaujā. Jā, paldies visiem, kuri piedalījās aptaujā. Un jaunā gada sākumā es apsolu kādu reportāžu no sacensībām. No kādām sacensībām. Bet es jums vēl neteikšu, no kurienes. Okay. Pārsteigums. Labi. Bet visi lielie mači šajā gadā ir beigušies. Jā, bet... Londons Horse Show vēl ir, bet būtībā, laikam, mūsu zonā nekas vairs, laikam, nav vispār no CSI mačiem. Cep piparkūkas, ēst mandarīnus. Jā, labi. Mīliet savus zirgus un viens otru. Priecīgs Ziemassvētkus, laimīgu jauno gadu un tiekamies nākamgad. Zirgu podkāsts ar Ilzi un Diānu.
Nopietnas un nenopietnas virtuves sarunas par un ap zirgiem.